бро. Нифига. Neuzklausies vēl ne pa vienu intervijas un neesmu bijis apmierināts. Kaut kādi nepareizi akcenti. Faktu sagrozīšana, elementāra faktu sagrozīšana. Nerunāsim par šo jautājumu. Nerunāsim? Jā. Tas ir kā kuro reizi. Es tā visu laiku tev atbildēšu, kā kuro reizi. Es teicu, ka es teikšu kā kuro reizi. Es gribēju būt fotogrāfs. Vienā brīdī es nolēmu, ka es gribu būt fotogrāfs. Un ar to arī nodarbojos. Ļoti apzināti.
fotogrāfija nav neviena nekādu vārdu, neskaņas, tur tikai attēls. Ar tevi kā ar personību darbojoties, es panāku to, lai attēlā būtu tā personība redzama, bet tas ir tikai attēls. Bieži vien tā tas nemaz patiesībā nav. Attēls melo. Principā viņš melo. Attēls ir patiess. Ļoti bieži. Bet tas, kādos apstākļos un kā viņš taisīts, ir pilnīgi kaut kas pretējs. Teiksim, bijuši gadījumi, ka modelēs liek bildēt, ārprāts, nezinu, ko iesāk, ko dara, acīs, nekā nav, kripatiņas doma, viņa uztraukusies, meiteni, nezinu, ko darīt. Tad es viņai palūdzu alfabētu skaitīt, elementāri skaitīt alfabētu, lai kaut kur tā doma piesētos. Un tad A, B, C, un iznāca labi bildi. Nav profesionāli modeļi. Man nav gadījies. Viss praktiski, ko es daru, visi tie ir pasūtījumi darbi. Beethovens pasūtījumu rakstīja, Mocarts rakstīja uz pasūtījumu rekviem, Bachs uz pasūtījumu strādāja. Tie ir pasūtījumi darbi. Šis ir pasūtījuma darbs, šis ir pasūtījuma darbs, šis ir pasūtījuma darbs, šis ir pasūtījuma darbs, šitas ir pasūtījuma darbs, šitas ir pasūtījuma darbs. Bet, pārdot jau daudz ko, būt tik pircēji. Kur tiem cilvēkiem tā nauda radīs? Tā tik viss ēdīs fotogrāfijas, maizi neēdīs. Tā priekš maizi ir jāpēd, un pēc tam var fotogrāfijas pirkt. Bet cita lieta ir tas, ka es strādāju, un tas ir mans amats. Es būtiski, es ar to nodrošinu savu un savas ģimenes eksistenci. Varbūt man interesē daudz citas lietas, bet es zinu, ka ienākums es gūstu šādā veidā. Neuzstosies, vēl ne pa vienu interviju, es vēl neesmu bijis apmierināts. Smorg? Vai nezinu. Kā tas ir? Es zinu. Smorgs, broden, jeb vēl un zinu kaut kā. Kā ir pareizi?
Smorgasbodet. Ja. Smorgasbodet. Labi. Ja, det är ju tänkt för 5 barn ungefär och att föräldrarna sätter fart på maskinen. Handkraft, ja. Och det är viktigt att det är det också. Wow! Action, fire! Jag jobbar inte med någonting som handlar om nationer på det sättet alls. Liksom. Men det handlar om möten med olika saker, med människor eller granar eller vad som helst. Liksom. Tā nav tā pati jūra, bet tas ir tas pats ūdens. Tieši tas pats. Varbūt tās, kad kaut kādi, zina, šo pašu koku putekļi no Latvijas krasta ir šeit atnākuši ar vēju. Jeb Latvijas priedes sēkli ir atpeldējusi uz šejienu, un tāpēc šie te koki ir. Ja. It's not very good. Nav forši. It's too dark, too dead. It's too bad. This is the Russian orange you have. Yeah, the Russian. That's better. That's a nice color. Yes. Would you buy that color? I know where this color. That's a good color. De är fel båda två. Alltså. I think it's much better that you buy the color because you know the color better than me. Saproti, ir taisns un ir šķīps. Un ja tu nosauc lietu taisnu, tad viņi taisni, ja? Bet ja viņi šķība un apaļām malām, tad viņi nekad nevar būt taisni. Nej, men jag har ju gjort nu förra året och det här året 5 utställningar i olika länder med granar. Och det har varit väldigt viktigt att det har inte handlat om Holland eller om Mexiko eller... Det har handlat om den situation som den plats skulpturen står på eller det den försöker beskriva i det rummet. Ja man vairāk interesē, teiksim, veidot ar mākslu kā tādu izteiksmes līdzekļu, veidot struktūru tajā vietā, kur es nolieku savu mākslas darbu. Ja. Veidot tādu struktūru, kas ir harmoniski manai acī. Ja. Zviedriem karogā arī krusts. Visiem ziemeļniekiem ir kaut kāds krusts. Oh shit! Ivars! Ivars! Híjole, no. Very big. Very big. Fuck. To es nezinu, no kurienes tas nāk, bet katrā ziņā Intūris viesnīcās bija restorāni ārzemniekiem, un tad bija, teiksim, brokastis un vakariņas bija tā saucamajā zviedru galdā. Ja. No kurienes tas nāk? Es zinu, ka zviedriski tas saucās sviestmaižu galds, bet no kurienes nāk tieši tas, ka tas it kā ir zviedru galds, es nezinu. Ja.
Vi har hållit på hela dagen nu och blandat den här färgen och alla är oense om hur en kommunistisk röd färg ser ut. Och vi har kommit underfund med att en kommunistisk röd färg den är så obestämbar så vi ska blanda den mellan rött och orange och göra en lite flammig däremellan. Vi kan inte komma fram till vad den är så det är någon slags minnesbild som inte går att uppfylla tror jag. Today I was searching the Swedish flag, and real Swedish flag is really not yellow. It's yellow because of this controversial color around, but it's very yellow when you look on the flag and the sunshine is coming. And that's the effect which the texture makes. Det är jättevacker när det kommer sol på. Verkligen vacker. Den är inte riktigt röd alltså. Den är lite mer orange på något sätt. Va? Okej. 1, 2, 3 down. And around. This is more bigger than... Turn! Shit, it's too long. Quicker. The paint is going off here. Ups! Out! Go, 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 go. No. Turn! Come on! Come on! Perfect! Ja, visst. Det blir en stjärna till slut. Vi kommer att binda ihop i mitten precis. Kvistar så vi får upp formen. Så täcker vi över den här burken i mitten här. Fälgen till lastbilen. Det ser ut som en stjärna. I need one chair to paint it blue. Krāsa jau normāli, es tikai nezinu, kā viņš ellē izskata. Tas kājas nav labas. Viņš pa maziņu ir. Pa mazu. Nē, tas smieklīgi izskatīsies. Jāpērk ir kārtīgs krēsls. Tad jāņem šitas ir. Ja nav citas izvēles un jānopērk zilais aerosols. Ja. Yeah, what, how quickly it dries? 64 kronor. 15 minutes, yeah? It dries in 15 minutes, yeah? Yeah. Mm. How much it costs? 64, ja. Yeah. Tas šausmīgi jūsmoja par detaļu perfektumu tieši, teiksim, rietumos, jā. Es saprotu, ka, teiksim, rietumu cilvēki taisn otrādi, viņi šausmīgi jūsmo par mūsu neperfektumu, jā. Plus vēl ir šis te detaļu perfektums pret ārkārtīgi skarbo un skaisto dabu. Super! Ivar, paej uz priekšu. Okay. Ah, super! Ivar! Zviedru galds, švedski stol. Svenska smorgbröd. Akmens. Biez kārt zāles.
un saule debesīs. Och vad det handlar om är att komma från Sverige och ha stått vid sidan om det här sammanfallet och inte varit delaktig i det och försöka få en bild av det genom att sätta upp den starka symbolen och försöka skapa ett historiskt reflektion helt enkelt. Ivar! Tas bija 86. sākās, man liekas, perestroika. Pēdējā kursā sākās perestroika. Pārkārtošanās. Man liekas, es vēl mācījos akadēmijā. Tad sākās. Tajā iestādē nekas nemainās, ja kaut kas mainās ārpus akadēmijas. Tur līdz pat šai dienai visi tāpatās, tikpat brīvi, cik bija. Mēs varam sevi apstādināt, bet pasauli jau mēs nevaram apstādināt. Tas tā, teiksim, pieņemsim tādu piemēru, kad mēs joprojām dzīvot, teiksim, senlatviešu pilī, vai ne, mums būtu ausainas galvā un tāda apaļu vairoga un šķēpa rokās, ja? Bet pasaulē jau sen būtu New York, Londona, Parīze, vai ne tāda, kā tagad ir, ja? Un pietika tikai vienam kaut kādam tur, es nezinu, malks nesējam, starp malku ieraudzīt, teiksim, vēja atnest kaut kādu žurnālu, ka viss tā sistēma sabruktu, vai ne? Tā nevar kaut ko apstādināt tikai tāpēc, ka tāda iekārta ir, jo galva un redzes atmiņa un cilvēku domāšana ir bezgalīga, un viņai vajag tikai to ādāts pieskārienu, un viņa uzreiz sakustās. Vai ne? Senlatvieši ar, teiksim, Playboy rokā, tad vēl labāk būtu. Es uzskatu, ka iekārta, jebkura iekārta nevar neko izmainīt, var tikai aizturēt. Ja. Varbūt tas brīvais kartupeļēdājs nebūtu piedzimis 1997. gadā, bet būtu piedzimis 2097. gadā. Ja. Bet viņš būtu radies šā vai tā. Es nodarbojos ar vizuālo mākslu. Vizuālā māksla nebūtu mainījusies savā attīstībā. Tajā ziņā sižets dabīgi, pa ko es runāju. Tas mainās atkarībā no ielas trokšņa. Ja? Bet vizuālie izteiksmes līdzekļi būtu gājuši savu gaitu. Tas tāpatās kā vai mēs bijām Padomju Savienībā, vai mēs esam brīvajā Latvijā, kompjūteri eksistē. Ja? Mans pieejams ir savā izteiksmes veidā tā, lai man šis te
ielas troksnis darbos nebūtu galvenais, ja? Un, teiksim, tas ir, ko es arī tev saku, arī tajā saucamajā nepārkārtošanās laikā un pārkārtošanās laikā latviešu mākslā, teiksim, ielu troksnis nebija dominanti, vai ne? Bija šī te vizuālā izteiksmes līdzekļa, teiksim, evolūcija, vairāk bija mākslā nekā sižets, nekā literatūra. Ja. Tāpēc, ka bija tāda apstākļa, ka pie mums bija ļoti liberāli pret visu. Ja. Un arī šodien ir tikai tēma, teiksim, par kur tu vari, nezinot, ar ko es nodarbojos, es nosaucu nosaukumu brīvais kartupeļēdājs, tu vari uzreiz izdomāt, vai ne? Nu jā. Tur ir vēl politika, blablabla. Bet, kad tu uz viņu paskaties, tad tu vispār pat domā, kāpēc vispār tāds nosaukums, ja? Tikpat labi tu neizlasot nosaukumu varēja viņu nosaukt, vai ne, par Lāčplēša labākā drauga piemiņas tēlu, ja? Tas ir tāpatās, kā jebkura, teiksim, tā kā dzīves organisms, vai ne, tev pret kaut ko, kas tev it kā pārsātinā, tev organisms izstrādā kaut kādu pretreakciju. Tāpatās arī, teiksim, kultūrā vai kur ir, teiksim, sižets rodās no tā, ja kaut kāda pretreakcija, tāda estētiska pretreakcija rodās pret tā, kas apkārtnēji pārsātināts. Ja. Tāpēc arī radās brīvo kartupeļēdājs. Ja. Protams, man liekas, tas ir vienīgais, ko mēs esam tā īpaši ievērojuši, kas tad ir noticis ar mums. Tas, ka cilvēki mainījušies ar tajā ziņā, kad viņi visi kļuvuši par brīvo kartupeļēdājiem, ne? Ka viņi visi īstenībā ir savdabi, visi ir tikai par sevīm. Ja? Tāpēc arī tā asociācija ir tāda, kad vai tu ej uz ielas, vai es eju uz ielas, tev vienkārši tāda sajūta, ka tu eksistē viens pats, ja? Kad vispār, kad ne tev tā valsts īpaši svarīga, ne tev tā iela ir īpaši mīļa, ne tavs dzīvoklis ir tavējais, nekas nav vairs tavs. Ir tikai tu ar savām domām. Tā ir tā neatkarības nākamā pakāpe. Ja. Es domāju, ka es neko nevaru iespaidot. Citi, kas var, bet teorētiski es varētu iespaidot. Ja es apzināti veltīt savu dzīvi tam, lai es varētu dzīvi darīt labāk, bet, diemžēl, man tāda iekšēja vēlēšanās ir darīt dzīvi skaistāk, nevis labāk.